minūtes jūsu rīcībā, 17. Liels paldies! Es esmu bezgalīgi pagodināta būt šajā kopienā, jo mūs visus saista atbalsta sniegšana citiem, un šis atbalsts ir visos līmeņos. Mana joma ir vairāk saistīta ar emocionālo un garīgo pasauli. Tātad paldies par šo iespēju jums ikvienam. Sēras tiešām ir ļoti plašs temats. Varētu teikt, ka pazīstams temats, bet ļoti bieži intelektuālā līmenī pazīstams. Mēs esam, jo iespējams jūs savā mācību procesā, un arī es daudz lasījām par sērām, par sērošanas teorijām. Visi pazīstam Elizabetu Kubler-Rosu. Iespējams esam iegādājušies tulkotās grāmatas, tagad latviešu valodā un tās lasījuši. Sēru integrācija un sēru ceļojums cauri sērām, es gribētu apgalvot pati no savas pieredzes, arī ir kaut kas cits. Es nestāvu jūs priekšā tik daudz kā speciālists vai kaplāns. Esmu aptuveni 20 gadus strādājis starpdisciplinārā komandā, pārsvarā paliatīvajā aprūpē, hospisā, primāra ar onkoloģijas pacientiem, roku rokā strādājis ar sociālajiem darbiniekiem. Vienmēr zinu, kā mūsu tēmas un darba jomas pārklājās. Es stāvu jūs priekšā kā cilvēks, kurš pazīst sēras, kurš pats ir bijis iesprūdis sērās, kas ir, es neesmu zinājis, kā tikt uz priekšu ar visām savām kvalifikācijām. Es esmu bijusi vietā, kad es esmu tik ļoti daudz sekundāro traumu piedzīvojusi, ejot līdzi pacientiem, viņu ģimenes locekļiem, kādreiz dienā piedzīvojot vairākus nāves gadījumus, kur es jūtu, kad mana spēja šo visu pārstrādāt ir apstājusies. Es vairs nevaru to visu līdzpārdzīvot. Un es pieļauju, ka arī jūsu darbā tad mēdz būt šāda sajūta. Bet es arī pazīstu, un tas ir vairāk pateicoties apgūstot šo sērošanas metodi, kas ir viena no daudziem ceļiem, kā iet cauri sērām. Un nav tā, ka šī ir tā recepte, kas visiem palīdzēs, bet man viņa ļoti palīdzēja. Un tagad es viņu esmu ieviesusi šeit Latvijā pēdējos 2 gados. Es domāju, ka ar samērā labiem rezultātiem. Tātad es arī zinu, kā ir adaptēties un kā ir uzsākt jaunu dzīves posmu pēc lieliem zaudējumiem. Bet, kad dzirdam vārdus sēras vai sērošanas, no vienas puses varam teikt, visiem daudz dzirdēta tēma, bet kas tad īsti ir sēras? Un nav pat tāda viennozīmīga atbilde, bet varētu būt tā, ka vienkārši ir smagi. Kaut ko sajūtam savā ķermenī. Man kādreiz cilvēki saka kādu smagumu savā vēderā, vai es kāds akmens gultos uz sirds. Man sēras bija tā, ka man kāds ir sakrāvis daudz akmeņus uz muguras, un man ir grūti iet uz priekšu ar šīm sērām. Katram šīs fiziskās sajūtas var būt savādākas, bet katrā ziņā, ja tā mēs domājam par sērām, tad iespējams jums nāk kāds zaudējums prātā. Un visticamāk, tas pirmais, kas parasti mums nāk prātā, ir kāds tuvinieks, ko esam zaudējuši. Tas var būt nesens zaudējums, bet tas var būt zaudējums, kas ir noticis pirms 20 gadiem un joprojām guļ mums uz sirds. Mēs joprojām to pārdzīvojam. Un es tūlīt eju tālāk. Kas man ir šeit jāsver? Tātad šis bija tikai ātrs ievads. Šīs ir tās pamatlietas, kam es mēģināšu pieskarties. Mēs tiešām tikai virsbusējam nedaudz pieskaramies. Protams, ka šis temats ir tik plašs, ka mēs viņu nespējam izsmelt, bet šis ir no manas dzīves, no manas prakses, tas nav tik daudz no grāmatām. Kad pie manis atnāk vai nu individuāli, vai arī slimnīcas kontekstā cilvēks, gan pacients, gan ģimenes loceklis, viņi saka, ka ar mani notiek kaut kas nedabīgs, nenormāls. Es nezinu, ko ar sevi darīt. Es šeit nekad neesmu bijis šajā vietā, un es uzreiz saku, ka ar jums viss ir kārtībā, un jūs ejat cauri dabīgai reakcijai, jo ar jums ir notikusi liela dzīves pārmaiņa. Sēras nav tikai skumjas. Sēras ir ļoti plaša emociju gamma.
sēras attiec ne tik daudz uz mūsu prātu, bet uz salauztu sirdi tajā dzīves punktā. Un mans kopsavilkums, ko es redzu, vislielākajā daļā gadījumā, es nesaku atkal, nekas nav 100% nekad, un manā jomā, iespējams arī jūsē ir ļoti daudz pelēkās zonas, bet sēras ir tad, kad mēs vēlamies, ka kaut kas būtu bijis savādāks, labāks, vai mums vajadzēja vairāk laiku. Es strādāju ar mātēm, kuras ir zaudējušas bērnus. Protams, vajadzēja daudz vairāk laiku. Bet mēdz būt arī tā, ka mums vecāks, kas aiziet, kuram bija jau tuvu pie 90 gadiem, un mēs joprojām sakam, ka mums gribējās vairāk laiku. Sēras nav viena sajūta. Ļoti rēti, kad ir mans mīļais cilvēks bija pilnīgi ideāls, un man ir tikai skumji. Tas ir mazāk kā 1%. Parasti uz sērām sēras ir ļoti dažādas sajūtas. Dusmas, pateicība, prieks, viss kopā vienā lielā aplī. Un bieži arī vienlaicīgi. Bet, teiksim, nāk svētki. Man tagad nāk Ziemassvētki. Tas paceļās gandrīz katrā reizē. Nav vēl pagājis gads, kādi būs šie pirmie svētki, un viņu vairs nav. Jā. Es teicu, strādāju ar mammu, kurai meita nomira pagājušajā gadā janvārī, un viņa saka, viņas vairs nav pirmie svētki. Savukārt, mēdz būt situācijas, kad kāds, kas ir bijis mūsu dzīvē, joprojām ir dzīves. Piemēram, mūsu bijušais laulātais draugs. Un iespējams, ka mūsu kopdzīvē bija sajūta, ka šis cilvēks īsti mums nebija līdzās, un nāk svētki, un viņi joprojām nav. Vai arī, kā jūs te minējāt, bērniem, kuriem nav drošas piesaistes nekad bijis. Un arī pieaugušajiem ir bieži tādi stāsti, ka nekad nav bijis neviena droša piesaiste ar kādu cilvēku. Ja? Tas ir, kad mums šīs komplicētās sēras, kad mēs sakam, ka šo cilvēku joprojām nav. Šī vienkārši ir emocija gama. Noteikti daudziem no jums redzēts aplis, ir dažādas versijas šiem apļiem, bet katrā ziņā es saku, ka man patīk izmantot šo, lai palielinātu mūsu amplitūdu, vienkārši ieliktu vairāk vārdus un arī līdz ar to aktivizētu vairāk šīs sajūtas par notikušo. Zaudējums mēdz būt krīze, zaudējums nav vienmēr krīze, un tur atkal tas ir ļoti daudzslāņains stāsts, kāpēc tas ir krīze. Dažiem no mums var viens un tas pats notikt ar mums. Es esmu bijusi burtiski blakus vienā un tajā pašā slimnīcas koridorī blakus istabās, kur notiek gandrīz identiska situācija, bet pilnīgi dažādas reakcijas cilvēkiem. Bet sastopoties ar krīzi, un šis ir Elizabetes Kubleres-Rossas pieeja, vai ne, šīs ir dažādas stadijas, kā viņi sauca, kas mēdz tajā pat laikā notikt vienlaicīgi. Viņa pati nekad nebija domājusi, ka mēs tagad iesim šādā lineārā veidā cauri. Tas notiek gandrīz vienlaicīgi. Un vienā elpas vilcienā es esmu piedzīvojis, ka cilvēks saka, jā, man ir miers un es pieņemu, bet tomēr es joprojām dusmojos. Ja? Līdz ar to zināt, ka tas var notikt sērās, var just ļoti daudz ko vienlaicīgi un pretrunīgi. Protams, tuvinieka nāve, šeit iet runa par redzamajiem zaudējumiem, ir tas, ko mēs visbiežāk pieminam, bet es esmu bijusi pārsteigta, kopš es apgūstu savu sērošanas metodi, cik pie manis bieži nāk cilvēki ar mājdzīvnieku nāvēm. Tas ir ģimenes loceklis, kurš ir jāizsēro. Es nesaku, ka tas ir tas pats zaudējums kā cilvēks, bet sērošanas process patiesībā ir ļoti līdzīgs. Kā laulības var būt zaudējums? Tas nav tikai tad, ja notiek laulības šķiršana. Tas var būt ieguvums un zaudējums. Es zaudēju savu neatkarību, es zaudēju varbūt daudz ko ierasto, līdz šim pēkšņi man ar šo cilvēku ir jārēķinās. Es viņam kaut ko esmu apsolījusi, un tas var būt vienlaicīgi gan liels prieks, gan liels zaudējums. Stāties ar kādu šādu veidu apsolījumā kopā. Un tad visiem redzamajiem zaudējumiem iet līdzi neredzamie. Es tikai gribu pieminēt, kā jau teicu, strādājot ar mammām un tētiem arī, mēs nedrīkstam aizmirst tētus, kuriem ir bērni, kur ir zaudējuši bērnus. Viņiem ir jāizsēro viņu nākotnes sapņi un cerības. Tas, kas nekad nenotiks, un tas ir jānosauc vārdā, un tas ir jāizsāp.
Pie manis kā pie kapelānes nāk cilvēki ar ticības krīzēm nemitīgi. Un tas nav tas pats, kas reliģiskā aprūpe. Tā ir garīgā aprūpe, kas ietver absolūti visa veida ticības. Un atklāt sakot arī agnostiķus visdažādākos cilvēkus, kuri ir krīzē ar saviem eksistenciāliem jautājumiem. Un kuri savam mācītājiem vai garīgiem skolotājiem nevar pateikt, ka tas Dievs, kam es ticēju līdz šim, es viņam vairs neticu. Jo šī slimība man ir tik ļoti mainījusi, un es tur neko nevaru izdarīt. Šeit ir kā izpaužas nedziedinātas sēras, izvēlēties, vai ne? Katram no mums ir savs, bet tikai par fiziskiem simptomiem runājot un par slimībām. Tas ir pierādīts, pētījumos pierādīts, kad nedziedinātas sēras, var sakot tā, emocionālā intensitāte, kur sevī saglabājam, nepārstrādājam, neatbrīvojamies no tās, tas mēdz kādreiz pāriet fiziskās slimībās, īpaši tad, kad īpaši ietekmēt mūsu imūnsistēmu. Kad es pat esmu gājis grūtiem brīžiem cauri, es nemitīgi slimoju. Nu tā, un kā mēs atbrīvojamies? Mums iet atpakaļ. Es vienkārši nedaudz steidzos cauri, ja, bet, piemēram, tas ir interesanti. Kas tev, Mārtiņ, uzrunā? Man ir īstenībā melnais humors, sarkasms. Vai arī jūs kādreiz, man ir viena paziņa, kurai es kādreiz kaut ko grūtu vai dziļu pajautājot, ko viņa man pēc tam pārmet, kāpēc tev vienmēr tie dziļie jautājumi, viņa iesmējās, pati neapzināti. Šī ir tā mūsu neapzinātā reakcija, kad, nezinu, vai smieties vai raudāt, bet tas humors un sarkasms ir tāda viena no reakcijām, ko es esmu novērojis. Un tad arī, ja mēs runājam par tiem, kuri ir aizgājuši no mūsu dzīves, teiksim, miruši, kā mēs no šī vārda arī bieži izvēramies, ir tā stadija, ka mēs vai nu ļoti idealizējam, vai ļoti slikti kaut ko gribam runāt. Un parasti tas nav viens vai otrs, tas ir kaut kur pa vidu. Un tā ir tā stāsta integrācija. Nav neviens pilnīgi ļauns un nav neviens pilnīgi ideāls. Tas ir spektrs. Un izsērošana mūs noved šajā līdzsvarā, stāsta integrācijā. Kā mēs mēģinām atbrīvoties no sērām, kā mēs sevi regulējam emocionāli, kā saka, izvēlamies no šī repertuāra, bet mums katram kaut kas šāds piemīt. Un es teiktu, tas tradicionālākais, es mēģinu radīt drošu vidi, kur par šo var runāt. Tas tradicionālākais, protams, ko es saskatu parasti, ir ēdiens, alkohols, smēķēšana. Man pašai mājas tīrīšana ļoti tāda. Bet tam ir divas puses. Tas arī var būt ļoti pašterapeitiski. Tā kā nav arī šis viss ļoti slikts. Bet katrā ziņā savā sērošanas darba procesā es parasti pārunāju, kāda ir jūsu veida, kā jūs tiekat galā. Un tā pilnīgi godīgi. Es jūs nevērtēju, nenosodu, vienkārši padalieties. Un tad tam katram mazāk konstruktīvajam mēs mēģinām kaut ko konstruktīvāku pretī nostādīt. Mana mamma man vienmēr saka, ej uz pirti. Tas ir konstruktīvi, vai ne? Protams, viņai netik daudz patīk runāt par to, bet pirts ir konstruktīvs veids, kā strādāt ar savu emocionālo enerģiju. Sabiedrībā ir daudz pārliecības par visu kaut ko, tāpat arī sērošanā ir savas pārliecības un mīti. Šie ir daži, biežāk sastopamie, bet kopš esmu atgriezusies Latvijā, es zinu, ka arī mūsu kultūrā ir kaut kas specifisks, un jūs varat katrs padomāt un pēc tam ar mani padalīties, jo es mēģinu kolekcionēt, kas tieši mums kā latviešu kultūrai ir raksturīgi. Bet ja tikai vienam es drīkstu pieskarties, jums tiešām par šo katru varētu 20 minūtes runāt, bet par laiku, kas dziedē. Ja? Vai laiks dziedē? Nedziedē laiks. Bet laikam ir nozīme, vai ne? Es teiktu, gads, 2. Tikt cauri visiem svētkiem. Protams, tas atkarīgs no tā, cik tūs tas zaudējums, vai ne? Bet ja kāds ļoti tūs cilvēks, negaidiet. 1. gads būs grūts. Līdz ar to
dodiet laikam iespēju būt jūsu pusē. Bet tad man pat bija arī viena sērošanas grupa, kur pie manis kāds atnāca, kas bija zaudējis tēvu pirms 30 gadiem. Mēs pavērām mazliet vaļā, un tas zaudējums bija tik klātesošs. Tas nozīmē, ka viņš bija kaut kur aprakts, vai ne, uzmanīgi noglabāts. Un tur viņš bija bijis tos 30 gadus. Bet tas nav teikts, ka šis zaudējums neturpināja ietekmēt šī cilvēka dzīves kvalitāti. Kas tad ir tas galvenais? Kārtīgi reiz no manas pieredzes. Šī nav nekāda ķīniešu ābece. Vienkārši daram visu, lai otram radītu šo drošību. Vai tas ir maziņš bērns vai pusaudzes. Mēs nevērtējam, mēs vienkārši cilvēkam ļaujam būt ar visu, kas viņš ir. Tas ir interesanti. Protams, nav tāda lieta kā pilnīgi neitrāli nevērtojuši klātbūtni. Protams, ka mums katram ir savs stāsts, mēs katrs kaut ko vai ne sevī domājam tajā brīdī, bet vienkārši apzināmies un piedomājam, kur mēs esam šajā brīdī paši un cik mēs varam atvērti būt šim stāstam. Nekad nesalīdzināsim zaudējumus, ne savus, ne citu. Es teikšu, man tā arī ir noticis, vai zinu, tam kaimiņam tā bija. Parasti tas nepalīdz. Tikai tad, ja cilvēks jautā mums pastāstīt kādu citu stāstu. Bet man nekad nav bijis tāds gadījums, ka man kāds prasīja citu stāstu stāstīt. Un man ir šī absolūtā pārliecība, jo es savādāk šo nespētu darīt, ka katrs cilvēks ir spējīgs uz dziedināšanu. Viņam ir šie iekšējie resursi, un citam ir jāpadod roka 1 dienu vai nedēļu, citam tas ir vajadzīgs 2 gadus, bet ik viens cilvēks var atlapt pēc jebkuriem dzīves zaudējumiem. Jā. Un tas ir, kad ir vajadzīgs profesionāla intervence, kad mēs redzam, ka kādam šis process ir ieilgs. Es starp citu nesaku, ka psihoterapija vai kapelāns vai sērošanas atbalsts ir vienmēr tas visvajadzīgākais. Ko tik es neesmu dzirdējis, ko cilvēki nedara, vai ne? Ja tas viņiem strādā brīnišķīgi, turpiniet to darīt, turpiniet strādāt dārzā, ielikt rokas zemē, tas ir ļoti dziedinoši. Bet ja mēs sajūtam, ka kādam ir ļoti liela intensitāte, teiksim, aizgājējs, man pat vakar zvanīja un teica, ir jau kāds laiks pagājis, bet es vienkārši nejūtos labi, man ir pilnīga apātija par dzīvi, man šķiet, ka man ar jums ir jāparunā. Ja jūs to sadzirdat, un vispār, ja jūsu instinkts un intuīcija jūs vada, varbūt, kad vajadzētu kādu konsultāciju šim cilvēkam, tas noteikti ir, ka vajag konsultāciju. Neatlieciet to. Un vispār, vienmēr vēl ar vienu cilvēku pakonsultēties, vēl ar vienu profesionālu pārunāt. Tā ir ļoti svētīga un palīdzoša lieta. Labāk pasniegt 2, 3 rokas, nekā teikt, varbūt viņš pats tomēr ar laiku tiks galā. Mēs nekad nezinām, kā otrs jūtas, un mēs nekad neesam bijuši šī otra kurpēs, un jūs neesat es, un mēs katru šai situācijai piesim atšķirīgi, līdz ar to ar lielu cieņu mēs drīkstam atzīt savu nezināšanu. Un tā ir īstenībā pazemības prakse. Mēs neejam šeit kā lielie eksperti, mēs ejam kā cilvēks pie cilvēka un sakam, mēs tev gribam atbalstīt un būt līdzās. Tas arī ir tas galvenais saprast, ko cilvēkam vajag šajā brīdī. Tas ir jums zināms 1-0-1 vai ne, jebkurās attiecībās mēs nedodam padomus. Būtībā viena no galvenajām lietām, kuru man viens gudrs cilvēks vienreiz iemācīja, jo, protams, ka man arī ir trauksme, man ļoti gribās palīdzēt, man ļoti gribās atrisināt, lai jūs tūlīt justos labāk, un es nevaru, un es saprotu, ka cilvēkiem nevajag stratēģiju, viņiem vajag empātiju. Un šis ir, tad, kad mēs esam kopā, mēs vienmēr veidojam šo kopīgo lauku. Mēs esam divatā ar pacientu vai ar klientu. Viss mans stāsts, visas manas sēras, un ir klients tieši ar to pašu. Un vienkārši katram savu stāstu, īpaši mums kā palīdzošiem profesionāļiem, ir ļoti svarīgi apzināties, ko mēs nesam līdzi. Un mēs visi Latvijā turpinam veidot empātisku sabiedrību. Līdz ar to ne tikai mēs kā profesionāļi, bet vispār, kā mēs viens ar otru esam kopā. Mēs
ko mēs nedarām? Vai ne? Uzlabo, izlabo, mazina, izolē, meklē ātras atbildes, bet mēs klausamies, nenosodam, nevērtējam, apstiprinam, pieņemam, radam telpu visam, nospraužam robežu. Radam telpu visam, kad jums kāds saka, kāpēc šādi ar mani ir noticis. Mēs nekad nesakam tāpēc. Mēs ļaujam šim cilvēkam būt ar šo jautājumu. Protams, tur ir dažādas tehnikas, kā ļaut būt cilvēkam ar jautājumiem. Nekad nemēģinam otra vietā radīt jēgu par notikušo. Un tas ir, kur es atšķiros varbūt arī no kāda garīdznieka, kas varbūt dos jums šo atbildi. Jūsu varbūt katoļu priesteris atnāks un teiks, jo tāpēc, ka savukārt mēs, mūsu profesijās, gan sociālajie darbinieki, gan kapelāni, sarojošiem līdzās nekad nedodam atbildes. Mēs turam šo lauku ar jautājumiem, līdz viņi paši nonāk pie atbildēm. Un kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi mūsu profesijā, un tā ir mūsu profesionālā ētika, ir rūpēties par sevi. Jo būt līdzās cilvēkiem pārmaiņās, vajadzībās, cilvēki mums nāk viens pēc otra dienā, un daudz no mums paņem. Mūsu uzdevums ir vienmēr nomērīt pašiem savu enerģiju un saprast, kādi resursi mums ir vajadzīgi, lai mēs sevi atjaunotu. Es kā kapelāne saku, padomāsim par, es atvainojos, kā iet atpakaļ, padomāsim par saviem lielajiem jautājumiem paši. Ko mēs domājam par nāvi? Ja kāds ar mums par šīm tēmām runā, varbūt mums ir kaut kāda neērtība šajos jautājumos vai bailes, kuras pašiem mums vajag pārunāt. Man pašai arī ir. Es arī tās pārunāju. Man arī ir supervīzija, man arī ir psihologs, man arī ir garīgais skolotājs. Mums visiem vajag šo atbalstu. Un šī ir pārliecība, pie kā es nonācu tieši gatavojot šo prezentāciju, ka lielākā dāvana, kuru pasaulē varam dot, ir prasme atjaunot pašiem savus resursus un kultivēt mieru sevī. Un rezultāts ir patiesa spēja būt līdzās otra vajadzībās, tātad uz klientu, jeb pacientu centrēta aprūpe. Paldies jums liels!